Saules un Mēness aptumsumi 2025. gadā. Karmiskās atklāsmes. Vediskā astroloģija Saules un Mēness aptumsumus uzskata par ļoti spēcīgiem un transformējošiem notikumiem, kas nes karmiskas izpausmes un iespējas. Aptumsumi saistās ar Mēness ēnu planētu Rahu un Ketu ietekmi, kā arī ar izmaiņām mūsu dvēseles ceļā un karmiskajos pienākumos. 2025. gads mums piedāvās 4 aptumsumus, 2 saules un 2 mēnesis. Šie kosmiskie notikumi nesīs gan izaicinājumus, gan iespējas katrai zodiaka zīmei. Saules aptumsumi. Pirmais saules aptumsums būs 29. martā 2025. gadā Zivs zīmē. Šis aptumsums notiek Rahu ietekmē Zivju zīmē, nesot spēcīgu fokusējošu enerģiju uz garīgo izaugsmi, intuīciju pārvērtēšanu un zemapziņas attīstīšanu. Zivīm šis aptumsums var atklāt jaunas patiesības par jūsu identitāti un ir laiks apzināties savus īstos mērķus. Jaunavām partnerattiecībās var rasties skaidrība un nobeigums, tāpēc esiet gatavi pieņemt pārmaiņas. Savukārt strēlniekam fokus būs uz dzīves vietu un ģimenes jautājumiem, un karmiskas situācijas var prast pieņemšanu un piedošanu. Otrs saules aptumsums. 23. septembris 2025. gads Jaunavas zīme. Šis aptumsums Ketu ietekmē Jaunavas zīmē veicinās praktiskas izmaiņas darbā, veselībā un ikdienas ieradumos. Jaunavai šis laiks būs svarīgs savu ikdienas un darbības efektivitātes pārvērtēšanas notikumā. Var parādīties jauni uzdevumi un izaicinājumi darbā. Viņiem šis būs laiks, kad fokusēties uz mājām un ģimenes dinamiku, jo var rasties pārmaiņas, kas prasa uzmanību un rūpes. Un zivīm šīs laiks aktualizēs veselības jautājumus un emocionālās labsajūtas jautājumus, jo tie būs prioritāri, tāpēc esiet gatavi veltīt laiku sev. Mēnesis aptumsumi. Pirmais mēnesis aptumsums 14. marts 2025. gads Lauvas zīme. Šīs aptumsums akcentēs radošumu, personīgo izpausmi un romantiku. Rahu un Ketu dinamika var izgaismot jautājumus, kas ir saistīti ar patieso vēlēšanos. Lauvām šis laiks liks pārvērtēt savas ambīcijas un to, kā jūs izpaužaties pasaulē. Būs nozīmīgas atklāsmes par personīgo ceļu. Auniem. Izaicinājumi romantiskās attiecībās vai ar bērniem. Svarīgi ir uzticēties savai intuīcijai. Un skorpioniem šīs mēnesis aptumsums veicinās laiku uz radošiem projektiem un izaugsmi karjerā. Pievērsiet uzmanību sirdsapziņas balsī. Un otrs mēnesis aptumsums, kurš būs 7. septembrī 2025. gadā Zivs zīmē. Šīs aptumsums Zivs zīmē akcentēs zemapziņu, garīgumu un pēdējo atvedu mirklus no pagātnes cikliem. Zivīm šis būs izcils laiks introspekcijai un meditācijai. Atstājiet aiz sevis to, kas vairs nekalpo jūsu izaugsmē. Dviņiem izgaismosies senas zemapziņas bailes un blokādes. Apzināšanās nāk caur sapņiem un intuitīvām zīmēm. Un strēlniekam būs dzīves virziena pārvērtēšana, atvadoties no vecām vērtībām un paradigmām. Kā gatavoties aptumsumiem? Pirmkārt, meditējiet. Aptumsuma enerģija ir ļoti spēcīga, un tas ir lielisks laiks introspekcijai un pagātnes pārvērtēšanai. Izvairieties no svarīgiem lēmumiem, jo aptumsuma laikā emocijas un situācijas var būt maldinošas. Veiciet noteiktus rituālus attīrīšanās procesam, izmantojot aptumsumus, lai atlaistu negatīvās emocijas vai savas attiecības. Un pievērsiet uzmanības zīmēm, jo atzīmējiet to, kas notiek jūsu dzīvē tobrīd, jo tam var būt karmiski nozīmīgi pagrieziena punkti pēc tam izrietoši no notiekošā aptumsuma laikām.
Tāpēc kopumā var teikt, ka aptumsumi nes lielu transformācijas potenciālu, un ja jūs būsiet atvērti un gatavi pieņemt izmaiņas, šie karmiskie notikumi var kļūt par ļoti spēcīgiem izaugsmes punktiem. Tādi lūk ir 2025. gada aptumsumu apstāsti. Ja vēlaties vairāk uzzināt konkrēti par savu zodiaka zīmi, piesakies konsultācijai, spied laiku šim video, seko manam kanālam un katru nedēļu astroloģiskas ziņas saņem, uzzini, seko līdzi un esi modrs.